Kocēnu novada sporta dzīve ir aktīva. Te ikdienā savus treniņus aizvada vieni no Latvijā labākajiem florbolistiem. Šeit atrodama Londonas vasaras olimpisko spēļu BMX Skopja. Bet sportistus no visas Latvijas ik gadu pulcē skrējiens apkārt Vaidavas ezeram. Savukārt Rubenē, ūdens tilpes Lielais Ansis krastā, jau 6. gadu darbojas biedrības rekreācijas biedrība Rebo, ūdensparks Rančo parks. Biedrībā apvienojušies ūdenssporta entuziasti, kuru mērķis ir apmācīt interesentus un popularizēt ūdenssportu Kocēnu novadā. Vidzemē un Latvijā. Un mēs to darām pavisam vienkāršā veidā. Mācam gan lieliem, gan maziem nodarboties ar wakeboardu, slēpēm. Mācam braukt pa konstrukcijām, mācam braukt ar supu. Mums ir superīgs ūdensparks, kur bērni var pavadīt jauku laiku kopā ar vecākiem. Un paralēli visam tam organizējam bezmaksas wakeboardu skoliņu bērniem. Parasti mums piesakās uz vienu wakeboardu skoliņu aptuveni 170 bērnu. Un tad, ja bērnam sanāk veikot un viņam tiešām gribās ar to nodarboties, mēs esam super laimīgi, jo tad mēs viņu aicinām nodarboties ar to vairāk. Mēs ļoti gribētu un ceram, ka vienu dienu wakeboards būs arī olimpiskajās spēlēs un priecātos, ja kāds no mūsu pārstāvjiem jau būtu izaudzis līdz tādam līmenim, lai varētu pārstāvēt Latviju tur. Vidzeme, ceļš vēl augšu!